Ja jūs augāt 90. gados, tad ļoti iespējams jums dzīvē bijis tāds posms, kurā jūs esat vai nu metālists vai reperis. Un ja 2000. Tad alternatīvais vai tā dēvētais saldais. Vai arī varbūt iekritāt kādā no mazākām subgrupām, goti, gīki, panki, zubri. Un, lai vai kāda būtu grupa, to raksturo spēcīgs pretnostatījums. Teiksim, es piederēju pie alternatīvajiem, un mums bija absolūti skaidrs, ka dzīvē nav nekā derdzīgāka, zemiskāka, pretīgāka, netīrāka, arī bīstamāka kā reperi, kuriem tolaik attiecīgi arī tika piemērot dažādi vulgāri cilvēku cieņu pazeminoši apzīmējumi, gopņiki, urlus un tam līdzīgi. Pusauģi mēdz investēt milzīgu darbu, lai iegūtu šo grupas piederību un to dažādi signalizētu ar apģērbu, matu griezumu, mūziku, vietu, reāli vai virtuāli, kur viņi uzturas, un nerad šīs vietas un identitātes tiek sargātas pret tiem otrajiem ar neapvaldītu mežonīgu agresiju. Nepilngadīgo bandu cīņas Lielbritānijā vai bēdīgi slavenās zaļumbāles ar divu kaimiņiem sadursmi tepat Latvijā ir ilustratīvi piemēri. Nevienmēr, protams, izpausmes ir tik ārēji vardarbīgas, bet pusauģa psihes realitātei iekļaušanās vienā grupā un pretnostatīšanās otrai ir viena no viņa vecumposma lielajām drāmām. Grupa pusaudzim sniedz to, ko mazākam bērnam sniedz mamma un tētis, drošību un priekšstatu pašam par sevi brīdī, kad identitāte ir vēl trausla un nenobriedusi. Un tad normālā situācijā, teiksim, ap gadiem 18, 20, varbūt nedaudz pāri, mēs jau varam sēdēt birojos, visi pie blakus datoriem, metālisti, reperi, saldie, goti, gīki, un saprasties, sadarboties, vai vismaz nesakauties pie pirmās iespējas. Tāpēc, ka psihe ir pietiekami nobriedusi, lai spētu uzturēt pats savu identitāti. Tā vairs nav tik atkarīga no grupas lojalitātes vai ciemata robežām. Kļūstot par jauno pieaugušo, cilvēks pabeidz to sarežģīto uzdevumu, kur viņš uzsāka, būdams vēl tikai zīdainis. Apvienot prātā šķietam neapvienojamo. Neviens, tostarp mamma, neapmierina manas vajadzības pilnībā. Un tie, kas kopumā ir labi pret mani, mēdz būt arī ļauni vai vismaz vienaldzīgi. Šis jaunais cilvēks tad ir pārvarējis narcistisko šķeltni, kas liek sevi, vai arī savu grupu redzēt vai nu kā perfektu, vai kā nicināmu. Vai arī nav pārvarējis. Un turpina arī 20, 30, 40 gados idealizēt savus grupas piederību un uzskatus un nicināt pretējo. Pasaulē mēs runājam par tādu kā endēmiju jauniešu vidū failure to launch, ja nespēja pacelties pieaugušo dzīvei, it kā iesprūstot mūžīgā pusaudzībā. Ir saprotami, ka šī pati endēmija pārņem mūs arī sabiedrības līmenī. Gal galā, vai mūsu pašreizējās vērtības nav izteikti pusaudzīgas, nevis pieaugušo dzīvi vai briedumu uzteicošas. Seksīgums, jauneklīgums, augstākais kompliments mūsdienas sabiedrībā kāds. Tu izskaties jaunāks par saviem gadiem. Neviens nesaka, piemēram, tu izrādies gudrāks nekā tu sākumā izskatījies. Nav tur nekāda brīnuma, ka dzīvojot šādā pusaudzības vilkmē, mēs esam ievilkuši arī grupu identitātes krīzes. Ko darīt? Ja ir divas naidīgas pusauģu grupas, tad telpā ir jāienāk kādam pieaugušajam. Un pieaugušā loma ir šāda. No vienas puses būt nosvērtam, skaidram, spēcīgam, lai abas grupas sajūta, ka viņiem nav jācenšas pazemot viens otru, lai tikai netiktu iznīcināti paši. Otrkārt, pieaugušam jābūt siltam, saprotošam, jutīgam, lai abas grupas zinātu, ka viņas vajadzības sadzirdēs un ka viņa trauslās identitātes respektēs. Citiem vārdiem sakot, ir nepieciešams ideālais, ja vismaz pietiekam labais vecāks, stingrais un reizais siltais. Jeb kā es to dēvēju, maigi konservatīvais. Maigais konservatīvisms ir labākā pieeja, palīdzot pieaugt pusauģiem. Un izskatās arī labākā politiskā pieeja pusaudzībai iesprūdušai sabiedrībai. Paldies!